Переходим на эту половину, да? Здесь внимание только, не нужно там захватов никаких. Спокойно, пас, двигаемся аккуратно, да? Здесь на...
Артур, ну что, команда провела вторую тренировку здесь, в Словении, Лашку. Пожалуйста, расскажите, как проходит подготовительный процесс перед играми чемпионата Европы. Все идет по плану, все живы, все здоровы, тренируемся с хорошим настроением. Послезавтра у нас игра стартовая с Италией, завтра еще предигровая тренировка. Что касается зала, то быстрое покрытие здесь, паркет, плюс мячи Nike, может быть, не совсем для нас привычные. Ничего, все условия для всех одинаковые, и покрытие довольно быстрое. У нас, в принципе, тоже довольно быстрая команда. Насчет игроков, вы видите в них этот огонек, который нужен, чтобы выйти на поле уже с первой минуты биться за победу? Конечно, настроение боевое, хорошее настроение, вновь все сильнейшие игроки вместе. Но игра все покажет. Естественно, у нас очень грозный, сильный соперник. Они всегда борются только за высшие места на всех форумах. Ну, как и у любой команды, у них есть тоже слабые стороны. Мы имеем подбор игр последних. Понятно, будет тяжело, но если мы покажем свою сами лучшую игру, я думаю, мы можем рассчитывать на положительный результат. В любом случае мы будем играть и биться до конца и на результат. Артур, первый противник — это сборная Италии. Команда высшего класса. Сегодня вы делали видеопросмотр вместе с командой. Может быть, оцените нашего первого противника, их не сильные и слабые стороны, может быть? Конечно, естественно, у них больше сильных сторон, поскольку они одна из ведущих сборных не только Европы, но и мира. Играют хорошие игроки клубов, ведущих клубов Европы. Может быть, наверное, один из минусов, поскольку они играют в разных клубах, нет такой сыгранности. Плюс они играют игрок в игрока, чем тоже можно воспользоваться в атаке. У нас есть свои задумки, конечно, надо их просто реализовать. В жизни это уже все зависит от игроков. Komanda rezidējas otro treniņu šeit Slovenijā pirms Eiropas čempionāta spēlēm. Mums ir vēl 2 dienas priekšā, lai sagatavotos. Varbūt pastāsti, tavuprāt, kāds ir komandas noskaņojums šobrīd un arī kāda ir tava šobrīd fiziskā kondīcija un gatavība šim turnīram? Komanda jūtās labi. Es nezinu, protams, spēles būs grūtas, bet kopumā esam gatavi. Cik no labi to redzēsim. Pats jūtos arī labi. Nezinu, redzēs. Spēle radīs. Kā tev šī zāle vispār, šis segums un bums, ar kurām būs jāspēlē tomēr? Nike laikam citādāk. Segums ļoti labs, zāle ļoti labi jauna, tāpēc te viss ir norganizēts ļoti labā līmenī. Bums, nezinu, katrai bumbai vajag pierast bišķiņu. Bet, es domāju, labs bums. Nezinu, tikai mums te 3 treniņi, tāpēc es domāju, ka spēlē jau būsim pieraduši bumbē un būs kārtībā viss. Šodien jūs skatījāties Itālijas izlases, bija video skatīšanās viņu iepriekšējās spēles, varbūt novērtē šo komandu. Kā mums pret viņiem ir jāspēlē? Itālijas izlases ir viena no pasaules labākajām izlasēm, tāpēc tur nav ko daudz teikt. Tur jāspēlē laikam, ko mēs varēsim izdarīt pret viņiem, rādīs tikai spēli, bet, protams, ka es nedomāju, ka mums būs pārsvars spēlē, bet es domāju, ja katrs nospēlē savu labāko spēli un nebūs kļūdu lieko un savus momentus mēs iestīsim, tad var arī cerēt uz kaut kādu labvēlīgu rezultātu. Protams, ka iesim uz spēli, lai vinnētu, bet pretinieks ir ļoti nopietns. Ko Arčuns Kaļesņikovs izdarīs, ja Latvija iekļūs fināla turnīrā? Es gatavošos tad vēl nopietnāk. Es nezinu.
Tur jāiekļūst sākumā, pēc tam jāskatās, ko darīt. Tas nozīmē, ka šie mērķi tikt fināla turnīrā vēl nav tas, ar ko tu esi gatavs aprobežoties, teiksim tā. Vienmēr gribās, bet jābūt realistam. Mēs neesam favorīti grupas, bet vienalga jācīnās, lai tiktu. Es domāju, ka ja iespēja ir, jāskatās. Varbūt tas, ka mēs neesam favorīti, cits komandas, varbūt, kad mums, attieksies tā pret kaut kādu tumšo ziedziņu tādu, kā tu domā? Varbūt, bet futbolā, futzālā grūti. Parasti, ja komanda saprot, ka ja komanda uzreiz redz to līmeni, citas komandas līmeni, un tad viņa uzreiz, kā saka, nopietnāk sāk spēlēt. Un es nedomāju, ka būs tā, ka mums nenovērtēs. Protams, var būt nedaudz tie paši itāļi. Viņiem būs tāds noskaņojums, ka mēs esam vājāki. Bet, cerams, ka viņiem tā būs. Tad mums būs vieglāk.